acis, atver acis un man. Mums ir viena kustība, bet vajag vēl vienu. Nu, tad, lai ir tā kā tiešām mēs esam sagatavojušies. Godu vilnīt taisīt. Atver acis man. Jā! Jā! Nē, nu tad TikToks ir vienkārši obligāti jāfilmē. Kā aklais karaoke, tas arī ir par acīm. Andris Kīvičs. Kurā gadā tas bija Andris Kīvičs? Un? Pasmuko. Nu, jūtat? Jūtat? Mēs jūtam, jo pie mums šodien ciemos grupa Jūt! Nu, pilnīgi prasās tos virtuālos aplausus nospiet kaut kādu podziņu. Ne? Paši. Tagad sāksies skontozē. Kā jums šķiet, ko tas nozīmē, kas ar jums šovakar notiks? Mēs tiksim skontozēti, jā. Tu sagatavojies? Wow! Labi, vismaz izklausījās, ka tu esi sagatavojies. Ļoti pārliecinoši. Es pārliecināts. Mūsu pirmais šīs dienas uzdevums ir pavisam vienkārši. Jums tiks dotas 30 sekundes laika, lai iepazīstinātu, piemēram, kādu cilvēku, kurš pirmo reizi redz šīs divas skaistās sejas un domā, kas tie pa čaļiem, kā jūs sadalīsiet 15 sekundes, 1, 15, 2. Jā, ar to ir jāsāk. Mēs esam grupa Jūt. Pagaidi. Jā. Būs laika atskaits. Būs laika atskaits. Bet man patīk tavs entuziasms. Man patīk attieksme. Aiziet. Mēs esam grupa Jūt. Es esmu Emīls. Es esmu Matīs. Mēs esam kopā pazīstami jau gandrīz teju 10 gadus, bet grupa Jūt pastāv. Pusotru gadu. Mēs spēlējam enerģisku mūziku, gribētos teikt, un esam draudzīgi. Jā. Mums ļoti patīk suņi. Un mums ir interesanti mati. Mums ir tā dziesma par suņu bildēm. Jā. Vēl 5 sekundes. Un mums tikko iznāca jauna dziesma ar nosaukumu Acis. Okay. Ļoti lakoniski. Tiešām kodolīgi. Ašie jautājumi, ašās atbildes. Balti vai melni krekli? Balti. Melni. Jūt vai nejūt? Jūt. Ja jūsu mūzika būtu dzēriens, kāds tas būtu? Ūdens atsvaidzinošs. Piekrīt. Kuram no jums būtu vislielākās izredzes uzvarēt realitātes šovā? Emīlam. Matīsam. Labi, Matīs, ja bungas būtu dzīvnieks, kāds tas būtu? Tīģeris. Matīs. Paldies. Emīl, Gulbene vai Rīga? Gulbene. Taču nedomāju. Cik ilgi Lāma Valērija ir grupā Jūt? Jau pusotru gadu. No pirmsākumiem. Okay. Mēs esam gatavi iepazīt jūs dziļāk, iepazīt jūs tuvāk, un tāpēc mēs esam gatavi jūs skontozēt tālāk. Vai esat kādreiz kaut ko dzirdējuši par aklo karaoke? Nē. Tas nozīmē to, ka šis uzdevums kļuva tikko vēl interesantāks nekā tas parasti ir. Aklais karaoke nozīmē to, ka jūs savās austiņās dzirdēsiet mūziku, tā būs kāda dziesma, bet jūs nedzirdēsiet vārdus un arī neredzēsiet vārdus. It kā acis jums būtu ciet. Par acīm mēs vēl parunāsim vēlāk, bet jūsu pirmais izaicinājums būs kaut kas no latviešiem, jo šis aklais karaoke tapis sadarbībā ar Skonto Mūsēja, kas ir mūsu straume. Skonto tev aplikācijā atrodam jaunajā, tā kā klausieties jebkurā vietā un laikā. Griežam skaļāk, dziedam līdzi un lai jums veicas. Mums jādzied, jā. Jādzied, jā. Vai atpazināt dziesmu? Es domāju, mēs dabūtu ar kaut ko ieteikt, ka nē, kaut kas lidotu. Dienas kā dienas, tik kā tas nepietiek. un kā 4 sienas, Tas nepietiek. tas vienmēr kaut ko vairāk. Droši. Nenosauktas vārdā, tas aiznes mani tālāk. Esam tīsu, Visu, bet sauli jānot. Aiziet, Džeki! Puši! Ieklausies, ja līst, kā putni metas debesīs. Ja vienmēr jābūt tuvāk lietum jāredz, kā tas līkās. Bet, kad paliks tik miers, miglā pārvērties,
Varbūt vēlāk sāpēs, varbūt kāds ko prasīs, kad paliks tik miers, centies Pie mikrofona. Pārāk karsti, sirds sadeg neparasti, paliks tik miers, miglā pārvērties. Varbūt vēlāk sāpēs, varbūt kāds ko prasīs, kad paliks tik miers, centies sauli nenoskriet pārāk karsti, sirds sadeg neparasti. Var lūdzu man punktus, jo es tikko izvilku džekus vienkārši. Nu tā jau dara. Tā grupas biedri. Es tieši to gribēju teikt. Lam, tu reāli kā trešais grupas dalībnieks. Es izvilku viņus. Jā. Wow. Skonto mūsējie nav vienīgā straume, kas ir Skonto tev aplikācijā. Ir arī Skonto hiti. Hiti. Jā. Vai? Klasikā. Nu, lama domā. Nu, lūdzu, nē. Tev jāzina. Tagad. Droši. Jā, nē? Nē, īstenībā tikai tagad sāks. Tu vienkārši iztraļoji tikko viņus. Pagā. Jā. Ir. Tik daudz dziedāt dziesmu, ka pēkšņi Es aizmirst. jūtos kā īstā karokē. Jā. Pareizi vārdi nav obligāti. starp citu. O, tagad būs. Tagad būs. Sex is on fire. O, jā, pantā. Tur nav vēl viens piedzīvājums. Gribējās uzreiz Vai to ne? vēl vienu, vai ne tikai pa īstu, bet vēl viens piedzēdājums. 1, 2, 3, This sex is on fire. Uz laimu. Emocijas ir vairāk. Viss sarkani sēž. Ļoti labi tikāt galā. Super. Pieņemsim. Maleči. Nav jau gluži tā kā radio tev spēlē, kur jums ir pirmā vieta, laikam Jā, šobrīd, jā. ne? Es tā dzirdēju tā no kolēģiem. Kaut kā mums Te viss paveicās. opas runā par šito. Visas acis ir uz jums. Jep. Kaut kā tās acis šoreiz baigi bieži piemin. Nezinu, kāpēc. Nespēju iedomāties. Sakritība. Kas ar tām Varbūt. acīm? Kas tas tur mums tur Tās ir tāds? acīs. Tās acis, es aizmirstu nespēju. Tā ir tā jūsu jaunā dziesma. Zilājām acīm, es mūžam domāšu pom. Wow! Nākamais uzdevums mums ir slepenais pļāpā. Mēs apjautājāmies vienam cilvēkam konkrētāk, ka varbūt viņš pazīst grupu Jūt, ir par viņu dzirdējis kaut ko, un viņš teica, jā, ir dzirdēti, ir satikti, varu kaut ko pastāstīt. Jūs uzdevums atminēt, kas tas ir par cilvēku un pakomentēt, vai tas, ko viņš stāsta, ir patiesība vai tomēr nē. Es ar Jūtu puišiem esmu pazīstams jau diezgan sen. Un kopā mēs esam visu kaut ko piedzīvojuši. Viņi man ir ārkārtīgi mīļi un patīk ļoti. Šis projekts patīk, kā viņi skan. Man liekas, viss tur ir tik forši notiekās. Un, ja mēs runājam par stāstu, ir tāda forša atmiņa, kā mēs bijām manos laukos līgatnē. Un izdomājām iet pārgājienā. Un pārgājiena laikā mēs paspējām gan apmaldīties, gan gandrīz pazaudēt suni kaut kādas 2 vai 3 reizes, gan nejauši iemaldīties briežu aplokā. Nu, kaut kā tā. Wow! Nu, kaut kā tā. Kas tas ir par cilvēku? Pastāstiet. Mikus ģermanis, jā. Jā, mūsu mīļš draugs Mikucis, mēs viņu tā saukājam, kas arī ik pa laikam piespēlē mums Viņu var grupā dzirdēt. Jūt ģitāru. Kā jūs dzirdat ģitāru, tad paldies Mikum. Un kas ar to mežu? Pārgājienu? Mēs tiešām bijām pārgājienā. Mums bija Tiešām tāda iemaldījāmies arī.
Tiešām Briežu aplokā. bija arī briežu aploks. Visi kopā kā viens iegājām un tad ieraudzījām. Un tad sabijās viņš no mums, mēs no viņa tāds bars. Un mēs ejam uz priekšu, mēs nedzirdam, kas notiek. Tikai bļauj, brieži! Un mēs visi skrienam apakaļ. Mēs redzam tie Droši vien labākais, ko var izdarīt, tā kā lai tas dzīvnieks nabaga arī nesabīstas. Vienkārši skriet un bļaut. Jā. Cik dienu pārgājiens tas bija? Tā bija viena diena. Tā bija viena gara diena. Puiši mums ir atnākuši ar dziesmu, ar nosaukumu Acis. Jā, piedod, es sasmējos, jo es ieraudzīju nākamo uzdevumu, kur es biju domājis, ka es zināšu pareizās atbildes, bet man ir atstāts vienkārši brīva vieta. Tā kā, paldies. Jo, ziniet, kas ir? Aklo karaoke sagatavo Aleksandrs, un man nekad nav nejausmas, kas tur skanēs. Tā kā... Un tu zināji vārdus. Un es zināju vārdus, jā, es vienkārši strādāju radio, zin kā. Bet... Pasties, kā viņa, es vienkārši strādāju radio. Man ir jāsaka. Ok, labi. Bet tur reāli pamanīja, ka arī atkal aklais karaoke, tas arī ir par acīm. Man jau paliek bail. Par un ap acīm mēs turpinām. Ja jūs esat sarakstījuši dziesmu par acīm, tā tad jums ir jāpazīst acis. Jā, tādēļ es šodien nedaudz... parakņājos internetā un pameklēju visādas vairāk vai mazāk populāras acis vīriešu un sieviešu varbūt. Es jums dodu acis, un jums ir jāmēģina atpazīt. Kas tās par acīm? Kam tās acis pieder? Tā. Kā varbūt Renārs Kaupers? Jā! Tieši tā! Ar pirmo? Jā! Tas ir! Mēs minam dziesmas un acis. Acis. Ok. Es esmu pārsteigts. Jā. Labi. Okay. Es īstenībā arī. Es jau zinu, Lauris, jā, tas ir mūsu dārgais. Nu, tad šīs ir jāzina tieši tā. Nākamās acis? Andris Bulis? Tas ir, jā? Andris Bulis? Nē, tas nav. Bāc, kaut kur redzēts acis. Labsirdīgas acis. Labsirdīgas acis. Labs cilvēks noteikti. Noteikti, jā. Sirsnīgs. Inters Busulis. Ko tu runā? Tiešām. Inters Busulis, tās acis. Es zinu. Tas ir tas. Atkal jāmāt. Tāpēc jau ir redzētas ļoti. Tās acis. Tā, kas mums ir šeit? Tā, pagā. Tas ir... Tas varētu nebūt jauns foto. Jā, tas nav no svaigākajiem. Labi, tātad. Nepārliecinoši, jā. Andris Kivičs. Andris Kivičs. Kurā gadā tas bija Andris Kivičs? Es jūs baigi nemocīšu pēdējā bildi. Pēdējā? Man patīk tā spēle. Te jau spīd gaismiņas, tas jau ir uz skatuves. Varētu tā būt. Ir viss sarežģītākais uzdevums. Mēs tikai Lauri Reiniku atpazīstam. Nu, Renāru Kauperu arī iemēls uzreiz. Burtus kādas. Labi, es jūs nemocīšu. Tas ir Matīs. Ko? Ko tu runā? Jā, tās ir Matīs acis. Kuras Iepazīsties? Traki, ka es arī neatpazinu. Jau tik labi. Tu ir rakstis man. Ir sakrītis. Es būšu Matīs. Vau. Droši. Bet tikai uz šo vakaru. Tikai uz vienu Jā, vakaru. tikai uz Es būšu vienu vakaru. Matīs uz vienu vakaru. Jā. Ir, visiem acis ir. Jā. Viss Super. uz vietas. Super. Paldies. Maleš, cik punkti? 5? Visi. Visas acis. Mēs jums dodam visas acis. Tagad ir moments, kad mums kaut kas jādara. Mums ir jādod uzdevums tāds. Kāds pačucies. Kā sagatavojušies, pilnīgi jau prasa vārdu. Atnācām laicīgi, Paši esam ļoti uzprasās, gatavi. Aiziet. Tātad jums ir jāatmin mūziķis. Tas arī ir viss, ar ko mēs sāksim. Un mums būs... Kas mūs ir iedvesmojis. Jā, kas mūs ir iedvesmojis. Ja mēs pareizi saprotam. Ja tā konkrētāk. Un tāda mums noformulē. arī patīk spēles dažreiz, tāpēc mēs esam sagatavojuši pāris jautājumu, faktus. Nebūs tik daudz. Mēs nosauksim vienu, un tad jums jau ir jāsaka. Varbūt jūs pēc pirmā uzreiz uzmanēsiet. Tas ir solo mākslinieks, kurš spēlē ar grupu. Nu, daudz tādu ir. Tas ir vīrietis. Viņš jau teica mākslinieks. Jā, viņš nodeva jau. Mēs paskatāmies vēl nākamos faktiņus. Okay. Viņš vakar filmēja videoklipu Lietuvā. Viņš ir gadu jaunāks par mums. Gadu jaunāks? Nu, par Emīlu. Jā. Varbūt jūs varat pateikt, vai latviešu mākslinieks vai nē. Vai viņš ir latvietis vai nē? Tas nav latviešu Šis nebūs latviešu mākslinieks. Mēs esam tikušies ar to mākslinieku. Bam. Tom. Nu, tikušies, tā kā sarokojušies. Kādos apstākļos tas bija?
Tā, bet mēs nevaram nodot. Davai nākamo faktu. Mums vēl ir 2 fakti. Barakam Obamam pagājušo gadu viena no mīļākajām vasaras dziesmām. Viņš ielika tādu Sarakstiņu. Instagram postu ar dziesmām. Nu, kas tas tāds varētu būt? Nu. Un tad vēl viens fakts, ja nu kas, tad tu vari pateikt vēl vienu. Man liekas, ka ir pienācis kas moments. Nu, labi, pēdējais. Atzīstamies, jā. Nu, mēs viņu iesildījām. Jā. 24. gada Es gribēju teikt, ka Linkin Parks, bet 3. grupas Youth koncerts. Jā. žanrs kādā? Alternatīva pop. Viņam pagājušā vasarā bija tāda ļoti zināma dziesma, visur skanēja daudz. Pa visu pasauli. 3, 2, 1 un... I like the way you kiss me, I can tell you miss me. No. Kas tas par mākslinieku? Šitais, vai ne? Šis ir Džeks. Klasi zemāk. Jā, bet vispār bišķiņas jūtu tur to, kaut Var kādu just, jā, bītiņu. to- Var jūt kaut kādu iedvesmu savotu. Nu, reka zina. Jā, Protams, dziesmu mēs mēs zinām, zinām. bet tagad... Nu, Bet ja man ir jānosauc mākslinieks, Ārtemas. Ārtemas. Jā. Izstāstiet, kā un kāpēc viņš jūs ir iedvesmojis. Kad mēs uzzinājām, ka mums ir tāda iespēja viņu iesildīt, tad pavisam noteikti mums bija tāds stress un tas vispār periods, negulētas naktis. Mēs vēl joprojām runājam, ik pa laikam un atcerēsimies, bet jā, mēs toreiz soundchecks mums bija. Viņš pats atnāca arī paklausīties, tam projām viņš tajā parādīja. Jā, jā. Viņš aprūvoja. Viņš Jā, aprūvo. un tad tas mūs ļoti iedrošināja, nomierināja pirms tā koncerta. Jā, vispār arī mūzika mums patīk. Mums jau patika viņš pirms tam, bet tad mēs sākām viņu vēl vairāk klausīties, un tagad viņš izdod vēl mūziku, un tā mūzika ļoti, ļoti labi sanāk. Tāpat kā jums. Vai? Es te kūstam vienkārši. Ai. Super, paldies! Forši! Ļoti labi. Forši, jā. Jūs jau forši. Tu Jūs paši jau foršākie. forši. Jūs jau forši. Mēs te visi forši. Jā, foršie satikās. Paldies par izaicinājumu. Tas bija labi. Tas bija, jā. Tas Paldies bija jums. izaicinoši. Paldies. Mums ir tā bijis līdz šim, ka mums Nē. dod faktus. Šitā nē. Vēl viena pirmā reize. Vēl viena Par pirmā pirmajām reize. reizēm atkal. Puiši mums ir atnesuši jaunu dziesmu. Mums viņa ir jānoklausās. Kā nekā. Kā nekā mēs viņu klausīsimies, bet pirms mēs viņu klausāmies, man ir jautājums, puiši, vai jums jau ir dēja pie šīs dziesmas? Vai mums ir dēja, Emīla? Nu, šovakar būs, laikam. Izskatās, ka mēs izdomāsim dēju tūlīt, jā. Mums šis ir jānorganizē. Mēs varam izdomāt kaut kādas kustības tieši piedziedājumam. Mēs vispirms tiekam līdz tam piedziedājumam? Nē, no sākuma izdomājam, jā. Un tad, kad mēs klausamies un dziedam līdzi un dejojam līdzi, lai mēs varam izdomāt, tā kā, jā, dejot Lai ir tā līdzi. full on. Lai kā. full on, lai mēs Davai. visu savu Jā. enerģiju atdodamies. Pareizi. Atver acis un man. Mums ir viena kustība, bet vajag vēl vienu. Nu tad, lai ir tā kā tiešām mēs esam sagatavojušies. Godu vilnīt taisīt. Ver acis man. Jā! Jā! Nē, nu mēs esam pilnīgi gatavi ne tikai dzirdēt un dziedāt līdzi, bet arī dejot. Tas ir kaut kas jauns. Pirmo reizi jūt vēsturē. Ļoti Pirmo reizi Ihā. kontuzē vēsturē mēs arī dejosim. Yes! Aiziet! Viens, divi, trīs pagrieziens, no tukšiem vārdiem tev nekas nepaliek. Rokas stiep neaizsniedz, no tukšiem vārdiem tev nekas nepaliek. Elpam pieskarās un tad notver mūsu skati satiekas un tad paliek tur. Elpam pieskarās un tad notver mūsu skati satiekas un tad tu. Yes! Wow, ļoti labi! Dievs. Nu, tad TikToks ir vienkārši obligāti jāfilmē. Jā, bet Džeki par dziesmu.
Kāpēc? No kurienes? Kā jūs nonācāt līdz šai dziesmai? Kā dziesma nonāca līdz mums? Šī dziesma principā Mēs ļāvāmies baigi. Jā. Sēdējām manos laukos pie klavierēm, mēs uzlikām tur studiju, tumbiņus un visu. Un es vienkārši sāku piņķerēties, strinkšķināt instrumentus, kas tur ir. Un Emīls tāds saka, ka šis izklausās cool. Stop, kaut ko te varētu. Tom. Ar to viss sākās, un tad tas tā ļoti dabiski, organiski sāk attīstīties, un tad radās arī dziesmas tā filozofiskā doma par to, kas tur ir. Noteikti sākot rakstīt, mēs nedomājam, uztaisīsim tur tādu gabalu, pēc kā viņš tagad izklausās, tāds, kas var skanēt arī kaut kādām, kā mēs esam dzirdējuši, varbūt klubā vai kaut kas vairāk uz to pusi, kas mums līdz šim nav bijis. Tas radošais process arī ir. Un patiesībā, ja mēs noklausītos visu dziesmu, ko mēs atļausim katram izdarīt pašam mājās ar sevi, jo tur tā tiešām filozofiska doma apakšā, mīļie skatītāji, ja pēc tam arī pēc skontuzē, tad pēc skontuzē mēs ieslēdzam linkā, arī ieslēdzam linkā un noskatāmies arī šo te dziesmu. Videoklips plānojas? Neplānojas. Un kā vēl plānojās, mēs gaidām mūsu lielisko Elmāru atpakaļ no ārzemēm, no siltākām zemītēm. Viņš gaida filmēšanu tikpat, cik mēs. Jā. Super. Zini kā, dziesma kačā. Dziesma tiešām kačā. Un ja tur vēl var kustēties pie dziesmas, aizies. Pilnīgi aizies, es tev saku. Paldies, puiši, ka atnācāt šodien pie mums ciemos. Tas arī viss tik ātri un nesāpīgi. Paldies jums. Mēs esam skontuzēti. Jūs esat pilnīgi noteikti skontuzēti. Man vēl gribās uz atvedām vēlreiz, lai mēs nodejojam. Bildojam. Yes! Bravo! Tas ir forši!